mēs varam skatīties sveces liesmiņā, un tas ir labi, ka gada tumšākajā laikā, kad saules gaisma ir mazāk mūsu zemē, ka mēs iededzam gaismu, jo cilvēkos jau vienmēr ir kādas ilgas pēc gaismas. Un tās ilgas jau no seniem laikiem mēs varam redzēt un lasīt gan literatūrā, folklorā, mākslā, zinātnē. Visur mēs patiesībā redzam gaismas meklējumus, kādu vajadzību, kādu cerību pēc gaismas. Un katra diena jau sākās ar gaismu. Tad, kad sākās diena, viņa sākās ar gaismu. Un pasaule, kurā mēs dzīvojam, arī reiz iesākās ar gaismu. Tad, kad Dievs teica pirmo vārdu, lai top. Dzīvībai ir vajadzīga gaisma, un bez tā nevar ne dzīvnieki, ne cilvēki, lai kas arī būtu dzīvs, viņam ir vajadzīga gaisma. Un Dieva vārds par gaismu mums saka, pašās pirmās Bībeles lapas pusēs, kad mēs tās atšķiram un lasām no vecās derības sākuma, no pirmās Mūzes grāmatas, pirmās nodaļas, kur ir rakstīts, ka zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Un tad kaut kas notika. Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Un tad Dievs sacīja vēl kādu vārdu. Viņš teica, lai top vēlve ūdeņu vidū, lai tiek atšķirtas augšējie ūdeņi no apakšējiem ūdeņiem, lai ir tukšums starp tiem ūdeņiem. Un tajā tukšumā es kaut ko radīšu. Un tad bija nākošais, ko Dievs sacīja. Dievs sacīja, lai saplūst vienkopus tie ūdeņi, kas ir zem debesīm, tai apakšējie ūdeņi, ka sausums taptu redzams, ka zeme kļūtu redzama. Un tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, lai sāk kaut kas augt un zaļot. Un tad Dievs vēlreiz sacīja, viņš teica, lai top spīdekļi debesu vēlvē. Un viņš radīja zvaigznes, radīja sauli, mēnesi un gaismas avots, kas bez viņa gaismas sāk apgaismot šo pasauli. Jo līdz saules radīšanai bija gaisma, Dievs teica, lai top gaisma, un gaisma radās. Un tikai 4. dienā viņš radīja debesu spīdekļus. Un tad Dievs sacīja, lai ūdeņos mužēt muģu dzīvu radījumu, lai putni lido par zemi. Un Dievs sacīja, lai zemi izdod dzīvus radījumus pēc viņa kārtas, lopus un rāpuļus un zemes zvēru. Un tad Dievs sacīja, visbeidzot, kad šis viss bija radīts, viņš teica, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Cik reizes sacīja, Dievs sacīja? Cik reizes Bībelē vecā derībā rakstīts, Dievs sacīja? 8 reizes. Mums gribētos teikt 7, tā kā būtu pilnības skaitlis. Dievs sacīja un notika. Dievs sacīja un radās, bet pirmais vārds, ko sacīja Dievs šajā pasaulē, bija, lai top gaisma. Un gaisma. Mēs lasījām šodien jauno derību, kur Jāņa evaņģelijā ir sacīts, ka iesākumā bija vārds. Un mēs zinām, ka šis vārds, šis dzīvais Dieva vārds ir tas, ko mēs pazīstam kā Jēzu Kristu, kā Dieva dēlu, kā viņš sevi saka cilvēka dēls. Viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Es tas esmu. Kristus ir šī gaisma. Un bieži ūdeņi ir salīdzināti ar tautām, kur mēs lasām vecās derības pravietojumos un arī jaunā derībā un atklāsmes grāmatā, tautas kā ūdeņi. Dievs atšķīra šos ūdeņus vienu no otriem, atšķīra tās tautas, kuras meklē Dievu, no tiem, kuri nemeklē. Un tad, lai sausums taptu redzams, lai kļūtu redzami tie, kuri patiešām ir Dieva valstībai domāti un kuri meklē Dievu, lai nepaliek vienkārši par izšķīdušiem ūdenī, tiem, kuri var būt koncentrēti uz to kungu, uz viņa mācību, uz evaņģēliju. Un tad radās draudzes. Un tad radās mācības. Un tad radās sludinātāji. Dieva vārda nesēji, Dieva gaismas atstarotāji un kalpotāji un darītāji.
Un mēs redzam, ka šis radīšanas stāsts, kas bija vecajā derībā Mūzes grāmatā, atkal atkārtojās no jauna jaunajā Dieva derībā, kur no jauna tiek radītas atkal Kristus pasaule. Un visbeidzot šajā, kas tika radīts, gaisma un tautas un draudzes un mācības, tika ielikts tu un es, izglābtais grēcinieks. Cilvēks, kurš tika radīts pēc Dieva līdzības. Tas, kurš tika ar Dieva garu apdvests kā dzīvs radījums. Jo mēs lasām par pirmo cilvēku, par Ādamu, ka viņš tika radīts no zemes pīšļiem, bet nebija dzīvība. Un tikai tad, kad Dievs iepūta viņā savu garu, tad viņš kļūst dzīvs radījums. Un tieši tāpat katrs cilvēks, kas dzīvo pasaulē, līdz Dievs viņā nav iepūtis savu garu, līdz viņš nav savienojies ar Dievu garu, viņš nav vēl dzīvs radījums Dievā. Lai kļūtu dzīvs, tev ir jāsavienojas ar to kungu, jādabūn pastāvīgs savienojums. Un adventa laiks ir laiks, kad mēs iededzam gaismas gan mājās, gan veikalos, gan arī ielās, gan arī dažādas dekorācijas. Kas notiek tad, kad kļūst gaišs? Gaisma sākās, šī pasaule sākās ar gaismu, evaņģēlijs runā par gaismu. Mēs iededzam šodien adventa sveci kā gaismiņu tumšajā laikā. Kas notiek tad, kad parādās gaisma? Kļūst daudzas lietas redzamas. Bet nevienmēr visas lietas, ko mēs redzam, ir tās, kas ir pareizas, labas un patīkams. Tad, kad ieslēdz mājā gaismu, tad šad un tad var ieraudzīt arī putekļus. Kādreiz var ieraudzīt arī kādus traipus uz apģērba vai kaut kur. Kļūst redzams arī netīrais un arī šad un tad kaut kas riebīgais, ko tumsa aizsedz, kas tumsā nebija redzams, kas tumsā šķita, ir labi. Tad, kad ieslēdz gaismu, tad lietas kļūst skaidrs, un mēs varam sākt atšķirt, kas ir kas. Un Dieva vārds apgaismo, Dieva vārds dod gaismu, bet viņš arī atklāja grēku, atklāja arī netaisnību, atklāja arī viltu. Dieva vārds atklāja to, kas nav tas, ko mēs gribētu, ja mēs lūkojamies šajā Dieva vārda gaismā. Mēs zinām, kas notika ar Ādamu un Ievu paradīzes dārzā. Tad, kad viņi nepaklausīja Dievu, tad vispirms viņi noslēpās no gaismas. Viņi mēģināja noslēpties kaut kur kādā tumšā vietā, tur, kur viņas neredz. Jo viss tas, kas nav tīrs, nevēlās gaismu. Mēs zinām, kas notika ar Jūdasu. Tajā naktī, kad viņš paņēma karavīru nodaļu un gāja arestēt Jēzu Kristu. Mēs zinām, kas notika ar Ananiju un Safīru. Kad mēs lasām šos jaunās derības stāstus, mēs atceramies un domājam par to, ka Dievs ir gaisma, Kristus ir gaisma, Dieva vārds ir gaisma, bet šī gaisma apgaismo arī to, kas nevēlās, lai viņu apgaismotu. Un cik bieži ir ļaudis, kas saka, es negribu kristietību, tad atliek tikai secināt, kādēļ tu nevēlies gaismu. Šodien, kad mēs iededzam šo adventa gaismas simbolu, šo pirmo adventa sveci, adventa vainagā, šodien Dieva vārds uzdod jautājumu mūsu sirdī. Kas šajā laikā, kas šodien notiek ar tavu ticību tavā sirdī? Kas ir ar tavu ticību? Vai viņa deg kā Pēterim, kurš nāca pie Kristus un sacīja, nemūžam, kungs, lai visi tevi atstātu, es tevi neatstāšu, es būšu ar tevi vienalga, kuros apstākļos. Un mēs zinām, kas notika turpat pēc maz brīža. Varbūt ar mūsu ticību ir kā Tomam savā laikā, kurš gāja Jēzum līdzi
kurš vienīgais no mācekļiem toreiz, kad Jēzus teica, ejam pie Lācara, un pārējie teica, pagaid, bet mūs var arestēt, tad raksturā vienīgais to teica, ejam, lai kopā ar viņu mirst. Toms, tad kādā brīdī Toms saka, ja es neredzēšu, ja es pirkstu nepielikšu, es neticēšu. Tas ir tā un mana ticība. Kurā vietā mēs esam savā ticības gājumā? Vai varbūt mūsu ticība ir kā mācekļiem, kas ceļā uz Emavu, kur Jēzus nāca līdzi. Viņš ir, lai nomirs. Mēs paši redzējām, mēs dzirdējām. Nav. Bet Jēzus ir līdzās. Un tad viņš saka šos vārdus. Viņš saka, ak, jūs nesaprašu un sirdī kūtrē. Vai jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši ir sludinājuši? To, kas nāk no Dieva vārda. Kā ir, vai Dieva vārds, vai svētie raksti šodien mūsu sirdīs uztur Kristus mīlestības iedegto mūžīgās dzīvības gaismu? Vai Dieva vārds ir, kas to uztur? Kad sirdī tika iedegta šī gaisma, šī dievišķa gaisma? Kad radās šī dzīvības nesēja gaisma mūsu sirdīs? Kad bija tā diena, kad es sadzirdēju Dievu savā sirdī, lai top gaisma? Es jau gribu izglābt no šīs pasaules tumsas. Paldies Dievam, paldies pestītājiem un glābējiem, kurš man ir izaicinājis no pasaules tumsas. Es ticu, ka jūs varētu sacīt, paldies, man ir izaicinājis no pasaules tumsas. Bet jautājums, vai mana gaisma turpina degt? Jo kas notiek ar sveci, ja viņas gaisma samazinās? Liesma nodziest. Kā ir ar mūsu ticības liesmu? Garīgās dzīvības liesmu turpina degt. Iedegt. Tai ir jāturpina degt, kamēr iedegsies nākošā un nākošā, kamēr viņas viss tiks iedegts. Viņai ir jāpaliek degošai, viņa nevar apdzist. Laiks ir tas, kas reizēm saliek visas lietas pa saviem lotiņiem. Es pat gribētu sacīt, ka laika ritējums ir visprecīzākais mērinstruments. Mēs varam nomērīt cilvēka patiesumu kādās lietās. Jo tur, kur mēs esam patiesi, tur ejot cauri laikam, paliks šī patiesība. Un tur, kur ne, šī patiesība paliek mazāka, tumšāka, klusāka, līdz reizēm izdzēst pavisam. Un šodien ir nopietns jautājums, kas notiek ar gaismu, kurai mūsos ir jābūt. Kas mums notiek ar šo gaismu? Ko tas kungs iededza šo dzīvības gaismu? Kas šodien ir ar viņu? Un nevelti tad, kad mēs esam iedeguši šo adventu sveci, es gribu domāt arī par to gaismu, par to iedegšanu, par to sveci, ko Kristus manī iededz. Mīlestības gaismu. Jēzu, ar tevi es gribu iet. Vai šī gaisma manī ir joprojām liesmojoša? Un tas ir ļoti nopietns jautājums. Un ir labi, ja mēs pārbaudot savu dzīvi, savas vēlmes, savus vārdus, darbus, savas motivācijas, ja mēs spējam dot godīgu atbildi. Dievu priekšā lūkšanā, ne cilvēkiem. Bet Dievu priekšā lūkojoties uz viņu. Un atbildot viņai, kas notiek ar gaismu, kurai manī vajadzētu būt. Vai dažkārt tad nav kā Pēterim jānāk un jāsaka, kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka gribēju, tu zini, kad es domāju, bet šad un tad, un laiks ievieš korekcijas. Svece, ko mēs iededzam šodien, ir simbols. Simbols gaismai.
simbols gadīšanas laika un gaisma. Un cik labi, ja simboli atstaro lietu patieso būtību. Ja simbols nav tikai, tāds, tas man tur ir, kāpēc tev tur ir Latvijas karodziņš? Viņš man tur ir kaut kāda nozīmīta vienalga. Cik labi ir, ja simbols atstaro patiesību, patieso būtību, ja tas, kurš paceļ Latvijas karogu, ir gatavs maksāt par Latviju ar savām asinīm, jo šis karogs simbolizē asinis. Cik labi ir, ja tas, kurš nesā krustiņa simbolu, ir gatavs uzņemties krusta ceļu savā dzīvē. Nevienkārši kā skaistuma elementu. Un ir labi, ja šodien, kad mēs iededzam pirmo adventu sveci, Kristus gaidīšanas sveci, kura apgaismo, kurai jāapgaismo savu apkārtni, ja mēs gribam būt gatavi pārbaudīt sevi gaismā, Dieva vārda gaismā. Šis simbols, kurš rāda gaismu, lai ir tas, kurš arī tad ļauj mums patiesībā būt ar simbolu. Mēs iededzam sveci, viņa gaismo, un Dievs nāc, pārbauda, atklāja, iededz gaismu manā sirdī, un ļauj man saskatīt arī tās lietas, kuras varbūt es kādreiz mēģinu paslaucīt zem tepiķīšu, kuras es negribētu. Nerunāju par to, ka citiem sacīt, arī pats sev varbūt, un arī Dievs tevis pat negrib kādreiz kaut ko teikt. Vienkārši, bija, lai paliekās. Vai tomēr izcelt gaismā, jo Dieva vārds saka, visu, ko apspīd gaismu, tas viss kļūst par gaismu. Arī tas netīrais kakts, arī tas zirnekļu tīkls, arī tas sapelējušais stūris, ja viņā iespīd gaismu, viņi ir iespējams iztīrīt. Un viņš nes kaut ko citu tālāk savā dzīvē. Ļaut, lai dzīvības, lai Dieva vārda gaisma atklāja mūsu dvēseles tumšās vietas. Varbūt tur ir kaut kas jāiztīra, kaut kas jāizkārto, kādam jāpiedod. Varbūt kāds ir jāpievieno savam ikdienas lūkšanas sarakstam. Varbūt ir no kaut kā jāatsakās. Vai tieši otrādi kaut kur jāiesaistās, jāpiesakās tur, kur es neesmu bijis līdz šim. Dievs apgaismo, Dievs atklāja, Dieva vārds atklāja, un viņš apgaismo un atklāja caur savu jau sen izteikto un grāmatā uzrakstīto vārdu. Kā ir, lai kļūtu gaišs, parasti ir jāieslēdz slēdzes, vai ne? Tad paliek gaišs. Lai svece dotu gaismu, ir jāiededz, un tad paliek gaišs. Un lai Dievu dzirdētu un saprastu, ir jālasa Bībeli. Nav cita veida. Tur tik daudz, es nevaru visu to izlasīt. Nav cita veida, kā lasīt. Un es aicinu šodien tos, kuri vēl to nepraktizē, jeb varbūt vairs nepraktizē. Kādreiz es lasīju, bet tagad es jau visu zinu, es tur vienreiz viņu izlasīju, nekā jauna vairs nav. Ko man lasīt to Bībeli? Es aicinu šodien šai pirmajā adventas svētdienā aizsākt ne tikai labu, bet es pat gribu garīgai dzīvībai kritisku nepieciešamu adventu tradīciju. Šodien šai pirmajā adventas svētdienā aizsākt lasīt Dieva vārdu. Katru dienu izlasīt vismaz vienu nodaļu no Dieva vārda. Atvērsim jauno derību, sameklēsim, kur mums atrodas šī grāmata. Reizēm varbūt viņi ir kaut kur putekļaini, varbūt starp citām pazudus un ielikt. Bet es ticu, ka gandrīz katrā namā ir jaunā derība. Jo šodien mēs dzīvojam tajā laikā, kad Dieva vārds ir pasaulē pieejams. Un ja nē, tad mēs varam ieiet jebkurā draudzē vai baznīcā un palūgt, iedod man jauno derību. Un tev iedos viņu. Un es aicinu, ka mēs sākot no šodienas izlasītu vienu nodaļu, vismaz vienu nodaļu. Un ja radīsies jautājumi, kāpēc tur tā ir rakstīts un kā to saprast mūsdienās, tad, protams, es aicinu ceturtdienās, pie mums 6:00 vakarā mēs varam nākt uz Bībeles studiju un apdomāt, apspriest, kopā domāt par to, kas tur ir rakstīts un kādēļ tas ir rakstīts. Protams, ir iespējams arī tīmeklī atrast labas atbildes un skaidrojumus.
bet nevienmēr tas, ko mēs tīmeklī atrodam, ir tas īstais. Es domāju, ka, ja jūs meklētu veidu, kur varētu izdevīgi, varbūt ieguldīt savus iekrājumus. Man ir iekrāti līdzekļi, un es kaut kur viņus gribētu ieguldīt. Diez vai, tad jūs tā vienkārši atšķirt internetu, uzrakstītu Googlē, ieguldīt. Man teica, davai, es tur ieguldīšu visu naudu. Es šaubos, vai kāds tā darītu. Mēs noteikti pārbaudītu, vai tur ieguldīt, vai tas nesīs peļņu, vai es tur nepazaudēšu, vai tur būs droši, vai tas būs īstais. Un šeit ir kaut kas daudz vairāk par visu, kas jums pieder. Jo tas, kas jums pieder tikai līdz brīdim, kamēr jūs dzīvojat. Bet tad, kad jūs nomirsiet, jums tāpat to vairs nevajadzēs. Bet šeit ir runa par jūsu mūžīgo dzīvību, kas būs neatkarīgi, vai jūs dzīvosiet šeit, vai pāriesiet tajā pasaulē, kur cilvēks mūžīgi dzīvo. Un tādēļ ir svarīgi iegūt skaidru, drošu un pilnīgu informāciju. Visa pamatā ir Dieva vārds, jo viņš sacīja, un gaisma tapa. Viņš sacīja, un pasaule tapa. Dievs sacīja, un dzīvība radās. Un tādēļ aizsāksim jau šodien lasīt. Aizsāksim lasīt, ko Dievs tu saki, jo tavs vārds ir tas, kurš rada un caur kuru mēs varam iegūt šo garīgo dzīvību. Pareizā veidā, drošā veidā un patiesā veidā. Aizsāksim lasīt šodien. Un ja daudz jautā, ar ko man sākt lasīt Bībeli, ir dažādas teorijas. Un es aicinu un piedāvāju, sāciet ar Jāņa evaņģēliju, jo šī grāmata sākās ar vārdiem iesākumā bija vārds. Šajā evaņģēlijā ir uzrakstīts, ar ko viss sākās. Viss sākās ar vārdu, kurš bija pie Dieva. Lasīsim, meklēsim, jautāsim, un mēs sadzirdēsim, un mēs sapratīsim, cik daudz cilvēku ir, kas saka, jā, es lūdzu, bet es nedzirdu Dieva balsi. Un tad gribās sacīt, bet cik tu lasi, vai tu meklē Dieva vārdā, vai tu lasi, vai tu interesējies un gribi izskaidrojumu tam visam. Kas to visu var izlasīt? Bet es nedzirdu, ko Dievs saka. Ja mēs neklausamies, lasot Dieva rakstīto vārdu, ja mēs ar savām garīgajām ausīm to neklausamies, mēs nedzirdēsim. Dieva vārda gaismā ir iespējams saskatīt dzīvības ceļu un vienīgi. Jo Dieva vārds ir kā īstā, kā patiesā svece, ne tā simboliskā šodien mums iedegtā advents svece, bet patiesās gaismas avots, kas apgaismo to laiku, arī to laiku, par kuru apostols Pāvils raksta vēstulē romiešiem, kur viņš saka, visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Kas tā būs par dienu? Jēzus Kristus atnākšanas diena šajā pasaulē. Kad viņš nāks ar savas godības eņģeļu pulkiem, nevairs kā bērniņš Betlēmas kūtī bez mājas, nevairs kā upuris pie krusta par cilvēces grēkiem, bet viņš nāks kā ķēniņš, kā valdnieks, kā tiesnesis par cilvēces grēkiem. Un Dieva vārds ir tas, kas mums parāda šo skaidrību, kas dod mums patiesā ceļa virzienu un kas dod mums gudrību sadzirdēt, saprast, kur Dievs tevi, kur Dievs mani šodien vēlās vadīt un iet pa to ceļu. Un ejot pa to ceļu, mēs vienmēr būsim viņa tuvumā, viņa apsardzībā un viņa žēlstības gaismā. Lai arī citas gaismas izdzist mūsu dzīvē, lai arī nebūtu ne sveces, ne lukturi, ne baterijas, ne akumulātori, ne lampas uz ielām. Ja Dieva vārda gaisma ir manā dzīvē, manā prātā, tad mans ceļš vienmēr būs gaišs. Amen.